Čau visiem! Šodien es jums rādīšu, kā izveidot vilciņu. Tas būs savādāks nekā pagājušajā video, bet vienalga vilciņš paliek vilciņš. Šis būs smukāks. Tātad lieciet kvadrātu. Un griežiet mums. Un tā. Tāds 3. Man jau ir 3. Tad es ņemšu balto lapu sev kā pirmo. Tā. No vienas puses uz otru pārlociet. Tad uz vidu. Tad no šito mālu pielieciet pie šīs. Nu, šādi. Kad jūs to esat izdarījuši, atveriet vaļā. Atkal abas puses uz vidu. Kad jūs izlūcat, tad atveriet eit vaļā. Paņemiet šo ten stūri. Šito. Un lociet tā, lai ar līdzu centru līniju viņš ir uz sānu. Un šeit šo ten līniju nolociet. Un tā pašu izdariet arī ar otru. Kad jums tas ir izdarīts, tad šo ten lociet uz leju. Jums viņš nāks kā tāds kuģītis. Redzēt? Bet to kuģīti jums nevajag. Ņemiet vienu šito stūri un lociet uz priekšu, tā lai viņš nāk uz picu galu. Tātad. Un to pašu arī ar otru. Un arī šo ten galu izdariet visu to pašu. Tas dzekļums ir šāds, ar spiciem galiem abiem diviem. Tad ņemiet vienu stūri atkal, un šeit vidū atveriet vaļā. Tas sanāk tād kā kabatiņa. Un tad šādi lociet uz leju. Un tas sanāk kā kvadrāts. Tāpat arī ar šo pusi. Un ar šiem diviem tieši tāpat. Labi, kad jums ir šāds ten, tad ņemiet šādu sagrieziet. Un šīs mēles lociet uz vidu, lai viņš sanāk kā tāds saldējumiņš. Un redziet, man ir tāds kā saldējums, tā kā saldējums. Un tā ar visiem 4. Redziet, man tagad ir visiem 4 tāds. Kad jums ir, tad ņemiet šos ten stūrus un pielociet uz vidu. Visus 4. Šādi. Kad jums tas ir izdarīts, šeit būs tā, ka tātad 2 kārtas. Un to šo ten šeit lociet ārā. Un te pirkstu pieviksiet, lai viņš ir tāda kā līnija izveido. Un tad vienkārši uz galu un viss. Un tam sanāks viņš kāds tāds liels rompas. Ja jums šāds stends jums ir pareizs, un tā ar visiem 4. Tad, ka jums ir šāds, tad ņemiet no vidus, tur tāds, ka 4 stūri. Un lociet uz malām, lai viņš sanāk kā tādi 3 stūri uz āru. Šādi.
Un tāds jums vajadzētu sanākt šādam. Un tagad ņemiet šos te un visus uz vidu. Un pirmā lapa ir gatava. Tagad šo te palieciet malā un ņemiet nākamo lapu. Tātad apgrieziet, paņemiet no vienu stūri uz otru. Salociet un atkal uz otru pusi. Tagad visus šos ten stūrus nociet uz vidu. Tad apgrieziet otrādi. Šādi. Un atkal visus uz vidu. Pirms tas izrīt, atkal apgriežiet. Tātad, kad jums šāds ir, atkal apgriežiet. Un šeit jums tādreiz pirksts iesbēst tur, bet nevajadzēs. Vai tas atkal uz vidu locīt. Lūk tā. Kad jums ir šāds uztaisīts, apgrieziet viņu otrādi, jums šeit būs tāds kā kabatiņš. Un visus 4 no vides uz stūriem locīt. Šādi. Tagad ar 3. lapu dariet tā, ka šo ten stūri pārlociet šādi. To pašu izdariet uz otru pusi. Šādi. Kad jums tas ir izdarīts, atveriet vaļā un apgrieziet otrādi. Tā, lai jums ir baltā puse. Tad ņemiet visus stūrus uz vidu. Vēlreiz negriežot otrādi. Tajā pašā pusē vēlreiz uz vidu. Negriežot otrādi. Šādi. Un tad vēl vienreiz.
atvainojos un pārāk labi nesanās. Tā apgrieziet otrādi, jums ir tāda pārsta puse. Un tagad lociet šādi. Šādi. Un šādi. Un tā jums ir vairākas līnijas. Un tagad dariet tā, ka vēl vienreiz pārlociet. Un šīs ten vietas uz vidu. Lūk šādi. Mums jābūt šādam. Pirms tas ir izdarīts, ņemiet pirmo daļu, balto. Tad ņemiet zilo. Zilam šīs kantas skaitas kā kārtīgi pielocītas. Lietiet virsū uz šīm garajām tā kā ļipām. Un tas stūrus bāziet šeit apakšā. Lūk tā. Tāds virsējais paliek ārā, tā jums šmukāk izsīsies, kā griezīsies. Šādi jums jābūt. Pirms tas ir izdarīts, ņemiet pēdējo, man tas ir zaļais. Un visus stūrus bāzēt aiz tejieniem. Lūk šādi. Jūsu spinners ir gatavs. Paldies, ka skatījāties, un ceru, ka jums izdosies.